Skandāls galam īsti dienu viņš te ir nomīcījies. Es pat tagad domāju, nec, kas man nepatīk, ka viņš ir slīdās, nevar saprast, baigi confusing, ka viņš te ir visu dienu, ja nomīcījies. Visu dienu viņš ir nomīcījies. Man nepatīk tas, nu, tās absorpcijas te ir, jā. Absorpcijas te ir, tad tie selleri vēl kontroli paņēma, un te viņš nomauc lejā, un te ir selleri arī absorbējušies, jā, un tagad viņš ir uzmaucis, te ir tāda baigā iniciatīva bijusi, uzmaucis augšā. Bet nav īsti septens apakaļ iekšā pašreiz šitai te izsolē. Nu, tā kā īsti nav. Es viņš vairāk tomēr tā kā te pušo. Un ko tagad darīt ar šito treidu? Man ir tāda sajūta, ka es viņu gribu vērt ciet. Un es arī to visticamāk izdarīšu. Nu, nav jēga. Nav jēga. Kaut kā viņš neizskatās pārāk fucking labi. Bļaķ, štuka mīnusā. Bet nav, kaut kas nav. Un te arī bija masīvas absorpcijas. Masīvas. Granulārajā skatā apstīties varēja redzēt. Šito apakšas tieši pētīja. Grūti jau viņam iet, nu tā kā grūti, jā, tad tie baieri iepušoja, bet tā kā, ja te tā galā tie baieri iepušoja, tā kā noturēja, jā, tā kā ja šito zonu tā izskatīt. Un ko mums vispār kumulatīvie dati rāda? Tudu, tudu, tudu. Jā, nu šitā zona ir tāda, nu te ir tāds, es tagad pat nevaru īsti saprast, ko es gribu darīt. Es gribētu varbūt tās pamēģināt nopirkt un atstāt uz nakti, bet man nav jēga pat stopu te likt. Es neredzu pilnīgi nekādu jēgu. Nu, kur te viņu bāzt? Es domāju, ja šitā ir tā zona, jā, ot šeit, tad man liekas, ka, nu jā, bet ir šitā kaut tāda biznesa zona te ir tāda substance diezgan laba. Te ir aktīvākie baieri, fuj, selleri uz lielākā voljuma, te ir aktīvākie baieri uz lielākā voljuma šitais zonās tagad. Mhm. Es vienkārši domāju, es gribētu nopirkt, bet vai es neuzlieku kaut kādā stulbā vietā stopu, nu, no sērijas, ka viņš nonāks, uzsitīs pa stopu un aizmauks, jo biznesa zona ir šeit. Nu, nē, it kā nav tik traki, es varu iet arī zem tās biznesa zonas. Jā, nu, lai nesanāk galīgi stulbi, jo es varu iet zem biznesa zonas, un te jau viņš man iedod pa baļņiku, tad jau ir vairāk kā skaidrs. Nav jēga, te zem šitiem loviem es neredzu jēga iet, tas jau ir pārāk stulbi. Es vispār ideālā variantā es gribētu būt šeit. Zin, kā mēs varam izdarīt? Zin, kā mēs varam izdarīt? Mēs varam izdarīt tā, ka mēs varam izdarīt tā, ka es bišķiņ tādu agresīvāku risku uztaisīšu, es nopirkšu te vienu, un stops man ies zem šīs te zonas. Jā. Jo it kā, nu, tas lielais baieri, lielā baiņa padarīšana, viņa ir šeit, un tā kā varbūt tās, ja viņš tā kā noturās, un viņš te izsolē apakaļ nemauc iekšā, jā, tad viņš varētu arī maukt, pūst augšā panākt. Tāda iespējamība pastāv. Bet te laikā varbūt viņš tomēr vēl atnāk tās biznesa zonas te patestēt.
Ja, bet es tā kā, nu, pēc šitā, kā viņš te ir visu dienu izvārtījies, ja, pa šito te, pa šejienu, nu, viņš nav te uz tādām diezgan lielām absorpcijām, viņš arī apstājās, ja man jau likās, ka smuki sāks krist un būs, bet, nu, nē. Un tāpēc es tā kā vairāk tagad izpētot visu šo te izsoli, kas ir, es varbūt tās slēgtos tomēr uz bāju. Un te es ar tik lielu stopu nevaru, un šeit es nopērku vēlreiz, bet šite es stopu likšu zem biznesa zonas. Nu, es teiktu, jā, kaut kur šeit. Un kopējais risks man tā plus mīnus sanāk 2%. Man šajā te zonā izlikt. Ja es šite, nu, šī abos divos treidos es dabūju pie balss, skaidrs, ka man nav taisnība, un tad ir bišķiņ jāiečilo, jāievelk elpa, jāsaprot, kur tu ko es nesadarīšu ne tā kā vajag. Kaut ko netur es nolasījis. Jā, un tad ir, nu, jāstāsta tālāk, ko ar to visu darīt. Bet es gribētu, ja es dabūju pie balva, tad es domāju, ka loģiski būtu dabūt šeit. Šis vispār būtu ideāli. Nu, it kā liekas, nevajadzētu viņam tad vairs te nākt. Ja te jau to Bayeru, tomēr, ja viņi to kontroli nostabilizē, tad tā kā, nu, tā let's fucking go. Ja reiz mēs te apakaļ iekšā netiekam, ja mums ir uz absorpcijām šī te zona, tad varētu būt, ka šīs cenas vairs nav interesantas un ir urgency cenu maukt augšā cenai. Nu, un vēl te, bet te es negribu dabūt pie balva. Makes no fucking sense. Tad es labāk, lai viņš nonāk, un es nezinu, ja viņš dropo, tad kaut kādā momentumā mēģināt likt iekšā, ja tam ir, ja ir redzams, ka viņš varētu tuvoties, vai arī lai tad viņš te absorbējās, lai viņš nomauc, lai viņš absorbējās līdzīgi kā šeit, un tad, lai viņš uzmauc atpakaļ augšā, un tad vēlreiz pirkt. Ar domu, ka, nu, ok, we are in business. Bet es redzu, ka es tomēr, jā, šitā te samainīt to visu plānu un izdarīt šādu te. Varbūt tās nevajadzēja, bet, nu, ko es varu, nu, ko saka, es varu tur daudz ko gribēt vai negribēt. Un, nu, lai paliek, un ko mēs varētu tēmēt. Nu, vispār jau tā, in general, mums ir jātēmē. Mums ir gal galā jātēmē šis te, jā, gal galā. Kā rezistents, ko sudrabs dara, starp citu. Tā, sudrabs vēl aizvien mīcās, tagad ir lielās izsoles Valkyrie low, šita ir smuks rejections no Valkyrie high, no šīs te izsoles. Jā, rejections ir smuks bizness te notiekās. Izskatās nice, piķis šiftojās uz augšu, stabilizē kontroli, tā kā sudrabs arī varbūt tās varētu maukt augšā. Bet to es tagad nepirkšu laikam, nē. Varbūt tās sudraba arī nopirkt. Nē, es nevaru atļauties. Nē, nevaru atļauties. Nē, nu varbūt tās, cik man te ir kopā, te man ir 2% risks. Varbūt tās es varu pielikt klāt sudrabu, bet tā čista simboliski ar mazu atsaizu, vai? Nu labi, pastīsies, kas te ir ar 0,1. Jo te viņš tā kā divas reizes ir pabijis, pamēģinājis tikt atpakaļ iekšā. Te tirgus playeriem vairs nav bijusi nekāda baigā interese. Jā, varbūt tās mēs varam nopirkt arī sudrabu. Nu, lai būtu, lai būtu. Un iet, jā, ot šeit. Nu, makes sense it kā. Jā, un tam man tas kopējais risks ir tā, tur plus mīnus 3%, to es vēl varu sagramot. Nu, un tad sudrabs arī varētu. Sudrabam arī no opšanas low vajadzētu kala rezistents iet spaidīt. Jā, un šito te zonu. Mhm. Jā, nu, bet flēt. Mm,
Mm, nē, es pat nezinu. Es tagad domāju. Mhm. Jo. Nē, es tomēr šito treidu vēršu ciet. Es īsti negribu, un makes no fucking sense kaut kāds tur viens pret tā kā knapi trīs var būt tās, bet es nezinu, kaut kā varbūt tās, nezinu, nezinu, šai bišķiņi man liekas pa daudz, jo ja man zelts iedos pa balas tiem diviem treidiem, nu liekas, jā, nu, 1% tur vairāk vai mazāk, bet tas ir baigi daudz no svāra. Jo es gribētu to zāģi atsist atpakaļ, kas man ir izveidojis, nu jau 6K man ir jāatgūst atpakaļ, lai es vispār būtu break-evenā. Nu, tas sudrabs nav tik pievilcīgs. Viņš nav tik pievilcīgs. Zelts pašreiz pie šitā setupa ir stipri pievilcīgāks. Un vai man likt papildus stresu uz konta dēļ tā, ka es tur no 1 pret 3 knapi izspiežu? Es nezinu. Jo jārēķinās, ka viņš man var te iedot pie baļņika, nu ko es tālāk darīšu. Tā kā jāskatās, ko darīt. Tāpēc labāk pašreiz, kamēr tas zāģis ir pietaupījuši bišķi naudiņu. Zini, kā ja tu esi tādā normālā profitā, tad var pākstīties. Varbūt tādu bišķiņu vairāk. Bet tā setups ir labs. Es domāju, ka sudraba arī varētu nopirkt, bet nu, tas nebūs mans gadījums. Diemžēl. Baigi tāds švaks kaut kāds. Tas, ja izskatīt kā svingtreidu, ko es jau nezinu, cik reizes es mēģināju darīt, un ļaut viņam prям aizmaukt te, poks plus kāla rezistents, un tad iziet te uztaisīt, varbūt kaut kādu izsoli, iziet viņam cauri, tad te kaut ko uztaisīt un aiziet price discovery, nu tad jau, tad ir bišķi savādāk, ja, tad tu te pērci, tev te ir stops, un te tev take profits, rup sakot. Makes fucking sense. Bet es esmu sapratis, ka man nav jēga to darīt, nu es to nevaru sagaidīt, nu tā ir reku bija, nu es piecēlos, ieraudzīju to reāli krūto profitu, ka viņš te uzlidoja augšā, abi divi zelta kopā un viss. Nu, un es nespēju sēdēt un domāt. Iedomājies, nebūtu es to treidu aiztaisījis ciet. Ot, tagad visam šitam te tu ej cauri. Uz to visu tu katru dienu skaties. Tev tur sāk jau galva migloties ciet. Saproti? Tu sāc kaut ko nepamanīt. Tu sāc tev kaut ko tur iestāstīt, ka, nu, jo, Haidī, ies un tas un tas un tas, un tad beigās viņš izdarīja šitā. Nu, tas ir dirsā vienkārši. Labāk ir ar skaidru prātu atļaut viņam darīt, lai viņš dara, ko viņš grib, un pasties, kas te pisuli izveidojās, nu. Un šitādās situācijās mēģināt ielikt vēlreiz, nekā te ielikt un tad sēdēt un gaidīt. Es to nevaru. Es esmu simtprocentīgi sapratis, ka es to nevaru izdarīt. Galīgi, man nav tam iekšas. Jā, tā kā sudrabis laikam nekustināšu, es nevaru īsti atļauties to tagad darīt. Tas makes no sense. Ja tur būtu tiešām tāds ļoti labs risk ratio, varbūt es varētu. Bet 1 pret 3 man nav jēgas pie stresa testu kontu tagad. Šo, nomainījām setupu. Jā, nu neko darīt. Tā ir dzīve. Nav jēga sēdēt celā un sist sev krūtīs, it kā nu nekas neliecina par to vismaz pašreiz, ka būs bratāna kritīs. Jā, bišķītiņi tomēr. Bišķītiņi tomēr redz, kā viņš ir izgājis no šīs izsoles ārā un te arī sabūvējis augšā to izsolīti smuki, tā kā tas varētu būt tāds volatility expansion moves. Rejections ir, buyer ir, let's fucking go. Jā, šī te mēs tūlīt apstīšos, tūlītās. Kur tu te mums sanāc? Tu esi šeit, Vīvaps ir te.
Varbūt bišķītiņ šeit. Zem šīs te kontrolas zonas es laikam ietu, jā. Jā, zem šīs te kontrolas zonas es paietu tā. Šo. Labi, ar to arī viss. Jau redzēs, kā būs. Var jau būt tā, ka viņš man pieprasīs. Sataisīs te smuku izsoli un bām. Un nekas no tā nesanāks. Var jau tā arī gadīties. Bet, nu, that's life. That's part of trading, ko es tur varu izdarīt. Davai, ar to arī viss. Bitcoins. Bitcoins. Tu esi izpētījis izsolu visu? Zini, kas būs ļoti slikta zīme? Redz, ko Bayer mēģina darīt. Jā. Slikta zīme būs, ot, ja šāda te izsola šeit, ja viņi nofēlā. Ja viņš mauc lejā. Tā būs slikta zīme. Ne, tev jāstāsta, kurā virzienā iet piķis, kur viņš stabilizējās. Jā, šeit Bayer pasaka savu vārdu. Ja te Bayer atkal pasaka savu vārdu, viņš atkal mauc augstāk, tad ir skaisti. Bet ja te Bayer savu vārdu atkal nevar pateikt šitais te zonās. Jā, nu, tā, savu. Bet es nezinu, nu, tur jāpēt visa šitā izsole, pilnībā jāizpēt viņa ir. Un tad var kaut kādu lēmumu pieņemt. Es to nedarīšu, man tam galīgi nav laika. Nav pat vēlēšanās to darīt. Ja es treidotu bitkoinu, tad varbūt tās es to izdarītu. Bet man pietiek, bļaļ, jebanaška zelts, bļaļ. Kur nav vēl man jebanaška bitkoina, tad es vispār prātā sajukšu. Magnīs nepalīdzēs, kortizols būs griestos. Jā, все, давай.